Laipni lūdzam sērijas 2. epizodē, kurā iepazīstinām ar Hydra Lures zīmola mānekļiem. Mani sauc Huberts, un šeit mēs jums prezentēsim visus savus mānekļus. Pamata takalāžas metodas un to uzvedību ūdenī. Sāksim! Šī raidījuma varonis būs vēl viens mānekļa modelis no Predator sērijas Embryon Shad. Un jau tagad aicinu jūs noskatīties visu šo materiālu līdz galam, jo pašās filmas beigās jūs, tāpat kā iepriekš, sagaida pārsteigumus. Neliels pārsteigums. Embryon Shad tika radīts, lai ķertu asaras, zandartus un arī līdekas. Tas man labi nostrādāja arī uz forelēm, bet pēdējā laikā vasaras periodā. Šo māneklu ļoti labi uzbruk arī sapali. Šeit mums ir Kraken Shad Hot Yellow krāsā, bet šeit Hot Orange Embryon Shad. Šeit mēs varam redzēt, ka šis māneklis atšķiras galvenokārt ar to, ka tam ir īpašs izliekums vēdera rajonā. Šīs ir būtiskas izmaiņas, jo tās piešķir mums pilnīgi atšķirīgu mānekļa darbību nekā ar Krakenu. Embrija ēna. Tā kā tam ir tieši izliekums vēdera rajonā, tas uzvedas pilnīgi citādi uz makšķeres. Ko es ar to domāju? Jūs vadīsiet šo māneklu un uzreiz sajutīsiet, kā šī gumija strādā ūdenī. Šeit māneklim noteikti ir daudz izteiktāka darbība, un jūs to sajutīsiet pat savās makšķerēs brīdī, kad vadīsiet māneklu vienmērīgā tempā, tinot to proti tieši tā, kā dažkārt izrādās visefektīvāk pie ūdens. Turklāt šī gumija pilnīgi citādi uzvedīsies grimstot, ko jūs drīz arī redzēsiet. Embryon Shad pašlaik ir pieejams 9 krāsās un 2 izmēros 2 un 3 kolus. Turklāt, tieši tāpēc, ka mums ir peldmateriāls, mēs varam izmantot plašu apzbrojumu klāstu, lai pielāgotos pat visprasīgākajiem plēsējiem. Un kas ir forši? Visas ēsmas no Predator sērijas ir iesūcinātas ar zivju aromātu, kas ievērojami palielina mūsu efektivitāti pie ūdens. Tūlīt jums parādīsim pamatmetodas apzbrojuma veidošanai un to, kā šī ēsma uzvedas ūdenī. Un te mums jau ir apbruņots Embrons. 3 colu garš krāsā potviela. Visvienkāršākais veids, kā makšķerēt ar gumijām, džiga galva. Kā saka, ļaut grimt un tad uzsist. Un tā visu dzīvi. Bet nevienmēr, jo šai ēsmai ir savs šarms. Tā ļauj mums to prezentēt arī vienmērīgi cinot, panākot apmierinošu, bet galvenokārt efektīvu darbību. Paskatieties, kā tā uzvedas ūdenī. Otrā montāžas metode ir nedriks, tas ir plakana svina galviņa, ko novietojam uz grunts, lai slinkie plēsēji, īpaši rudenī un ziemā, vai arī agrā pavasarī, varētu mierīgi uzbrukt šādai ēsmai. Šeit mums ir uzmontēts 3 kolu Embryon Shad krāsa 003. Tūlīt redzēsim, kā šī ēsma izskatās, kad tā ir novietot uz grunts.
Trešā metode, ko šodien vēlos jums parādīt, ir klasiskā caurmontāža, proti metode, kas droši vien lielākajai daļai no jums ir pazīstama. Tūlīt redzēsim, kā strādā mazākais embronšets, tas ir 2 colis krāsā 020 elektronu. Un man jāatzīst, ka tā ir neticami efektīva montāžas metode, jo pats par to pārliecinājos savā makšķerēšanas video. Atcerieties arī, ka pateicoties tam, ka mums šeit ir peldošs materiāls, mēs varam izmantot dažādas montāžas metodes. Tādas kā dropshota sāna pavadiņa Karolina Rig, Tokyo Rig. Bet par visu to, ja jums nepieciešama vairāk informācijas, arī par to, kā montēt, jūs varat izlasīt mūsu katalogā mājaslapā Libralurs.com. Tur jūs redzēsiet, kā montēt un kā tieši izskatās šie jau samontētie mānekļi. Un tagad paskatīsimies, kā tas darbojas. Mazākais embrions tieši uz līdekas asara. Nav ko slēpt Libralures. Pirmkārt, tas asociējas ar burciņām, kurās atradīsiet mūsu tarpiem līdzīgās ēsmas, kas rada rosību foreļu ūdeņos, bet arī noķer lielas sapalus, jazi vai pat vīķis. Savukārt Predator sērijā mums jums ir paredzētas tieši šādas. Šeit ir ērtas kastītes, kurās atradīsiet dažādas mūsu Predator sērijas ēsmas. Šeit man tieši ir embrioni šad 3 kolu izmērā. Un šādā iepakojumā atradīsiet pat 8 mūsu ēsmas. Savukārt 2 colu izmērā atradīsiet pat 10 šādas gumijas. Papildus ir vērts pieminēt, ka veikaliem ir iespēja pārdot mūsu ēsmas arī pa vienai. Pateicoties tam, jūs varat ērti komplektēt savus komplektus tā, lai vienmēr esot pie ūdens, jums būtu tas, kas tieši tajā brīdī nepieciešams, lai noķertu lielas asaras, zandartus vai arī līdekas. Tas arī viss par embrionu šajā sērijā, bet tagad laiks solītajam pārsteigumam. Tas ir konkurss par 2 Predator sērijas ēsmas komplektiem. Vienīgais, kas jums jādara, lai piedalītos konkursā, ir jāabonē mūsu YouTube kanāls, jāuzspiež patīk vai nepatīk šim video un jāpievieno komentārs, aprakstot savu iecienītāko plēsēju, kuru vislabprātāk ķerat un kāpēc tieši to. Mēs izvēlēsimies 2 interesantākos komentārus. Un mēs viņus apbalvosim ar iepriekš minēto mānekļu komplektu no Predator sērijas. Lai veicas! Un, ja jums nepieciešama plašāka informācija par mūsu mānekļiem un to uzstādīšanu, apmeklējiet vietni Libralurs.com. Tur jūs atradīsiet mūsu pašreizējo katalogu, kurā aprakstīti visi mūsu mānekļi, gan tie, kas jau ir pieejami, gan tie, kas drīzumā būs pieejami. Papildus ieskaties mūsu Facebook, Instagram un TikTok kontos. Mūs var atrast praktiski visos sociālajos tīklos, lai iegūtu visu informāciju par mūsu produktiem un jaunumiem, ko gatavojam jums. Uz tikšanos nākamajā materiālā!